lūgtu lūgums, ja jūs varētu 10-15 minūtēs iekļauties ar Jā, mēs varēsim iekļauties, es aicinātu komisijas deputātus atbalstīt iniciatīvu par valsts valodas statusu nostiprināšanu vairāk iemeslu dēļ, kurus es arī minēšu. Pirmkārt, šai iniciatīvai, kurai ir savākt vairāk nekā 10 000 balsis, ir ļoti liels atbalsts sabiedrībā. Es vēlētos arī atgādināt, ka 2021. gada aprīlī vietnē likumi LV tika publicēts valsts prezidenta Igora Levita paziņojums par nepieciešamību nostiprināt valsts valodu Latvijā. Tāpat vērš jūsu uzmanību uz Valsts drošības dienesta ziņojumā par pagājušo gadu teikto, ka krievu valodas izplatība Latvijā ir pārāk liela un ka tā, diemžēl, rada apdraudējumu valsts drošībai. Vienlaicīgi vēlos pieminēt arī Satversmes tiesas spriedumu attiecībā uz apmācību valodu augstākajā izglītībā. Satversmes tiesa spriedumā ir teikusi, ka apmācība nevar notikt ne Eiropas Savienības valodā un ka ikvienas institūcijas pienākums ir stiprināt valsts valodu. Tāpat arī vēlētos pieminēt mūsu ievēlētā prezidenta Edgara Rinkeviča pirmajās intervijās teikto, ka ir nepieciešams latviskot Latviju. Ļoti liela problēma Latvijā un neizgaismot problēma, par kuru būtu jārunā medijiem, par kuru runā sabiedrība, ir latviešu jauniešu diskriminācija darba tirgū Latvijā. Tā ir ļoti akūta problēma, kas principā būtu novēršama, un šī iniciatīva un šis likumprojekts nodrošinātu nediskrimināciju, latviešu jauniešu nediskrimināciju darba tirgū Krievijas valsts valodas dēļ. Un tagad dod vārdu Grudītei Kalpinai. Šādi. Es tad varbūt mazliet garāk, ja mums tika teikts, ka minūtē vai divās ir jāiekļaujas, tad es gribu teikt, ka pirmie raksti presē par šo jautājumu parādījās pirms 35 gadiem. Daļa no jums, kas šeit sēž un tagad lems, kas notiks tālāk, tad vispār vēl nebija dzīvuši. Līdz ar to ir arī, protams, jautājums, tas tāds fona jautājums, cik kompetenti jūs esat spriest par šo būtisko jautājumu. Cik dziļi jūs pārzināt latviešu valodas vēsturi un kā jūs spējat izvērtēt tās nākotni. Ir tā, ka mēs paļaujamies, ka jūs izprotat, ka jūs saprotat, tādēļ arī šī iniciatīva mums nāk cits veidi, kā ietekmēt likuma devēju. Katrā ziņā ir skaidrs, ka Latvijā joprojām ir spēkā padomju okupācijas laikā izveidojusies situācija, un tā ir divvalodība. To panāca rusifikācijas rezultātā, un mēs visi no vēstures zinām, ka tas sākās ar varmācību, teroru, iebiedēšanu, ar sabiedrības pārvērtību. Šobrīd ir pagājuši gadi, un mēs cenšamies labot 90. gados neizdarīto. Ļoti īsi 90. gados tika izstrādāts valodas likums, tagad parādās raksti, valodnieku atmiņas par to, cik mērķtiecīgi šis likums tika ietekmēts. Protams, ne par labu latviešu valodai. Tādējādi mēs joprojām dzīvojam okupācijas seku radītos apstākļos, un latvieši paši savā valstī nevar iztikt bez krievu valodas. Vai tas nav apkaunojums? Aizvien lielākā mērā, protams, valoda apdraud arī pārspīlētais angļu valodas lietojums.
Bet tieši tādēļ ir vajadzīgs atsevišķs likums. Šis likuma projekts ir šī likuma pirmā izstrāde, kas nostiprinātu latviešu valodu tās iespējamā perspektīvā. Tātad šī iniciatīva paredz un prasa, lai latviešu valoda būtu obligāta publiskajā vidē un darba vidē. Līdz ar to man ir aicinājums ar kaut ko sākt, jo valoda ir viens no visbūtiskākajiem jautājumiem. Tā valodas prizmu, patiesībā sakot, būtu jāskat ļoti daudz citi projekti, lai mēs nenonāktu pie situācijas, kad, piemēram, ANO šobrīd ir izsludinājis 10 gadi pamatīdzīvotāju valodu 10 gadi. Mums nevajadzētu noiet tik tālu, jo mums šobrīd ir viss iespējas, kā teica Edgars Rinkēvičs, padarīt Latviju latviskāku. Tādēļ arī šī iniciatīva. Šobrīd es beigšu, esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem, tā, kad es